Jo Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Mīļais debes Tēvs, es nāku tavā priekšā ar pateicīgu sirdi. Es ticu tavai mīlestībai, es ticu tavai labvēlībai, es ticu, ka tu esi labs Tēvs, kurš nekad nepārstāja mīlēt savus bērnus. Šodien es atsakos ticēt jebkuriem meliem par tevi, par sevi un par cilvēkiem, kurus tu esi licis manā dzīvē. Es noraidu katru balsi, kas cenšas mani attālināt no tavas patiesības. Tu neesi dusmīgs vai bargi nosodošs Dievs. Tu esi žēlsirdīgs, pacietīgs un pilns mīlestības. Tu pazīsti katru cilvēku līdz pašiem sirds dziļumiem, un tomēr tu viņus mīli bez nosacījumiem. Paldies Tev, ka tu nenāci pasaulē, lai nosodītu, bet lai glābtu. Paldies, ka tavs skatiens vienmēr ir pilns žēlstības un cerības. Svētais Gars, lūdzu, māci man redzēt cilvēkus tā, kā tu viņus redzi. Dod man tavas acis, lai es spētu saskatīt vairāk nekā ārējo izskatu, kļūdas vai pagātni. Palīdzi man ieraudzīt viņu sāpes, ilgas, cīņas un skaistumu, ko tu esi ielicis viņu sirdīs. Kungs, es vēlos mīlēt cilvēkus tā, kā tu viņus mīli. Dod man sirdi, kas ir līdzjūtīga, maiga un pilna žēlastības, lai mani vārdi dziedina, nevis ievaino, lai mana klātbūtne iedrošina, nevis nospiež, lai cilvēki sastopot mani sajūt kaut ko no tavas mīlestības. Es lūdzu, lai tavs mīlestības pilnais skatiens atspoguļojas manās acīs, lai cilvēki sajūt, ka viņi ir redzēti, pieņemti un mīlēti, lai viņi sastop tevi caur maniem vārdiem, maniem darbiem un manu attieksmi. Tēvs, es vēlos mīlēt tevi ar visu savu sirdi, visu savu dvēseli, visu savu prātu un visu savu spēku. Un no šīs mīlestības vēlos mīlēt savu tuvāko, patiesi, nesautīgi un bez nosacījumiem. Piepildi mani ar savu garu un savām dāvanām. Lieto mani, lai nestu cerību tiem, kuri ir zaudējuši drosmi, mierinājumu tiem, kuri cieši un gaismu tiem, kuri dzīvo tumsā. Vādi mani pie cilvēkiem, kuriem nepieciešams dzirdēt par tavu mīlestību. Dod man vārdus, kas ceļ un gudrību, kas nāk no tevis. Lai mana dzīve kļūst par liecību, par tavu labbestību. Un, Kungs, es lūdzu par visiem cilvēkiem, lai tavu mīlestību aizsniedz ikvienu sirdi, neatkarīgi no tautības, kultūras, pārliecības vai pagātnes. Lai katoļi, protestanti, pareizticīgie, musulmaņi, hinduisti, neticīgie un vispārējie sastopas ar tavu mīlestību un tavu patiesību, lai viņi neatrod tikai reliģiju, bet dzīves attiecības ar tevi, lai viņi iepazīst tevi, Jēzu Kristu, ne tikai kā vārdu vai mācību, bet kā savu glābēju, draugu un kungu. Paldies Tev, Tēvs, ka tavu mīlestība nekad nebeidzas. Paldies, ka tu mani māci mīlēt arvien vairāk tevi un cilvēkus, kurus tu man esi devis. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Āmen.